Jā, čau visiem, mani sauc Salvis Pepins. Es nedaudz pastāstīšu, mums šodien nebūs otrās daļas prezentācijai. Cenšos saprast, man kaut kas man nogāja. Nezinu, kāpēc es nevaru slaidus uzspiest. Spišiņi. Tā. Kaut kas. Kur ir, jā. Viss kārtībā, jā. Labi, sāksim. Mani sauc Salvis Pepins. Esmu kompānijas menedžeris, dzīves students, kā arī mēs visi daudzi citi cilvēki. Kompānijā esmu kopš 2018. gada, bet aktīvāk esmu sācis darboties tikai šogad, jo šogad pa lielam arī sapratu, ka man dzīvē ir jāveic kādas izmaiņas, lai es varētu dzīvē virzīties uz priekšu. Kā jau minēju, dzīves students, vispār savas tā kā darba gaitas esmu sācis ar palīgu darbiem, sācis darbus celtniecībās, dažādos veikalos, vairumtirdzniecību bāzēs, tāpat tās arī esmu bijis ārzemēs, paprovējis dažādus darbus. Un, protams, arī jau kā mums visiem dzīvē, visiem iestājās arī kāds moments un brīdis, kad sakām sev, kad viss mēs vairāk tā nevaram, mums dzīvē vajadzīgs ir kaut kas cits. Un arī man tas notika, tas bija 13. 14. gads, kad uzzināju par Francijas leģionu. Protams, es uz turienēm devos, bet labi vien bija, kad es nenonācu līdz 5 gadu kontrakta parakstīšanai. Protams, atgriežoties mājās, man atkal bija jāuzsāka darba gaitas, un uzsācis šīs darba gaitas nedaudz ieslīdēju izdegšanā un depresijā, bet es no tā kaut kā diezgan veiksmīgi tiku vaļā. Un dosimies tālāk. Tas nedaudz pa manī viss. Protams, šodien arī būs, kā jau minēju, būs viena prezentācija, un tā kā pirmās daļas prezentāciju uz beigām to vadīs Alena Pepina. Nedaudz iepazīstināšu ar terminiem, ar ko saskarsimies varbūt prezentācijas laikā. Ko nozīmē EIP? Tas būs izglītības informācijas produkts. MLCI būs daudzlīmeņu pūļu investēšana. CRU, tā būs kriptovienība, marķieru iekšējie punkti. Un lūdzu ņemiet vērā, kad mēs nepārdodam un mums nav licences akciju vai žetonu pārdošanai. Vai visām valstīm ir savu finanšu produktu pārdošanas noteikumi, un mēs ievērojam šīs valsts likumus. Lielākā daļa valsts atļauj informāciju produktu tirdzniecību bez īpašas licences. Mēs piedāvājam iespēju piedalīties labklājības veidošanas apmācībās, kas sniedz pamatprincipus, pēc kuriem bagātība tiek veidota un uzturēta. Mēs nesniedzam finanšu vai investīciju konsultācijas. Un lūdzu veiciet pašu savu likumības pārbaudi vai pieprasiet apstiprinājumu no licencēta grāmatveža vai finanšu konsultanta jūsu reģionā par atbildību jūsu štatā, valstī noteiktajām prasībām. Kā jau minēju pirms tam, jā, mums būs tikai pirmā daļa šodien, un pastāstīšu jums par privātā investora akadēmiju, par finanšu izglītības nozīmīgumu, kāpēc tas vispār ir cilvēkiem ļoti svarīgs, kas ir VIP klubs, kādi ir pienākās bonusam VIP kluba dalībniekiem, kas ir kripto unitā globālais portfelis. Tāpat, jā, dosimies tālāk. Privātā investora akadēmija. Kas tad ir privātā investora akadēmija? Šo akadēmiju ir dibinājis cilvēks Andrejs Havratovs, kas ar visu savu ilgo
gadu pieredzi, savām iegūtām zināšanām, viņš vēlās dalīties ar cilvēkiem, kam viņas ir vajadzīgas. Andrejs Pacehavratovs jau no mazotnes viņš zināja, kad gūs panākumus investīciju un finanšu pasaulē. Un sākot ar 93. gadu viņš jau vada vairākas uzņēmēju darbības un sākot ar 96. un 97. gadu viņš iegāja uzsākā finanšu un investīciju pasaulē. Un šobrīd jau kompānijā ir vairāk nekā 1 miljons reģistrētu lietotāju, vairāk nekā no 176 valstīm. Šī privātajā investoru akadēmijā mēs uzzinām zināšanas finanšu jomā, tāpat arī personīgajā izaugsmē, jo personīga attīstība cilvēkam vispār ir ļoti svarīga lieta, lai mēs dzīvē virzītos uz priekšu un kaut ko sasniegtu. Mums ir jāmaina savi paradumi un savā negatīvā domāšana. Protams, šī akadēmija ir cilvēki, kas ir ar lielu pieredzi, un šie cilvēki dod labas zināšanas, kuras ir vajadzīgas un arī kuras mēs varbūt neesam ieguvuši skolas laikā un arī dzīves laikā, kad mēs esam strādājuši. Jā, iesim tālāk. Jā, un tad jautājums, vai mums ir tā investēšanas domāšana, un šeit mums ir Roberts Kiyosaki. Šis cilvēks, varbūt jūs zinat, viņš ir daudzu grāmatu autors un tāpat arī viņš ir motivētājs un biznesa treneris. Viņš vispār savās grāmatās stāsta par to, ka pasaulē ir mainījusies, bet skolas izglītības nav vispār mainījusies, jo ka bērni mācās un jaunieši mācās skolās un tām iegūtām zināšanām, ko viņi ir ieguvuši skolā, kad viņiem īsti dzīvē, viņiem nebūs īsti, viņi nepielietos tās zināšanas, ko iedevuši ir, viņi nevarēs izmantot tās zināšanas īsti dzīvē, jo vispār, kā jau arī mēs zinām, kad šodien ir cits gadsimts un citas prasības pasaulē, kad mēs ar pagājušā gadsimta to skolas izglītības sistēmu nevaram mācīties. Tāpat tās arī šis cilvēks runā par robotizāciju un arī par mākslīgiem intelektiem, kas vispār šodien ļoti ienāk pasaulē. Un ja mēs tāpat arī robotizācija, kad robotizācija var aizstāt mēs vairs nevarēsim būt darbinieki, bet jau, piemēram, robots jau tavu darbu darīs. Un, protams, viņš arī labi attēlojas ir naudas plūsmas kvadrantu, kas attēlo vispasaules sadalījumu starp darbiniekiem, uzņēmējiem, biznesa cilvēkiem un investoriem. Un darbinieki būs tie cilvēki, kas visu savu laiku atdod tīri strādājot, pelnot naudu. Tālāk ir mazie uzņēmēji un pašnodarbinātie tie cilvēki, kas jau ir sapratuši, ka viņi vairāk nevēlās būt darbinieki, viņi grib veltīt sev laiku vairāk. Protams, viņiem arī jānodarbojās ir ar savu pašnodarbināto darbu, kas var būt kāds interneta veikals, pārdodot dažādas preces. Protams, viņiem, lai arī tas naudas plūsma pie viņiem nāktu, viņiem ir visu laiku jāstrādā. Viņiem visu laiku ir jāvelta savs darbs. Ja viņi to nedara, tad viņiem šis naudas plūsma apstājās.
Tālāk, labajā pusē mums jau ir biznesa cilvēki. Šie cilvēki jau ir, kam jau pieder liels uzņēmums vai vairāki uzņēmumi, un pie viņiem strādā apakšā cilvēki vai vairāk nekā 100, 200, 300, 400, 500 cilvēku. Un, protams, tie darbinieki nopelna šim cilvēkam naudu, un šis cilvēks var vairāk atpūsties un veltīt laiku savai ģimenei un ceļot. Un visbeidzot ir investori. Šie cilvēki ir sapratuši, ka naudu var pelnīt savādākā veidā, veidot vairākus aktīvus. Jā. Un arī ir statistika, kad par to tie cilvēki, kas ir kreisajā pusē, kas ir darbinieki un pašnodarbinātie, šie cilvēki pavisam kopumā ir 90%, un viņi savā starpā pārvalda 10% pasaules naudas. Un tie cilvēki, kas ir labajā pusē, šie cilvēki ir 10%, un viņi savā starpā pārvalda 90% naudas. Un šeit mēs redzam tālāk finanšu izglītības līmeni visā pasaulē. Šie dati ir tika veikti 2019. gadā, kur tika parādīts, cik cilvēki ir finansiāli attīstīti, kāda cilvēkiem tā finansiālā domāšana, ko cilvēki šodien pa lielam dara ar savu naudu. Un kā jau mēs redzam, kur ir zilā krāsā, kā Kanāda, Amerika, Austrālija un Skandināvijas valstis, šajās valstīs cilvēkiem tas finansiālais līmenis ir attīstīts. Viņi vairāk runā par naudas lietām, viņi vairāk runā par to, kā var pavairot savus naudas līdzekļus. Protams, tā ir investēšana. Un ja mēs, piemēram, salīdzinām Austrālijas kādu valsts piederīgo ar kādu citu valsts piederīgo, kas ir no oranžām krāsām, būs tā, ka tas cilvēks, kas ir, piemēram, kur ir oranžā krāsā iezīmēts, viņš atturēsies par tādām lietām runāt. Teiks, ka tas nekur nestrādā, tas neder, kad nauda tikai jāpelna ir smagi strādājot, bet ja mums šīs zināšanas un šī izglītība nav jau iedota jau no skolas laikiem, kad mēs sevī likām pamatus turpmākai dzīvei, tāpēc arī mēs varbūt šodien sakam, ka tas nestrādā, jo pa lielam tur mums visur apkārt tikai to stāsta. Tikai reklāmās piedāvā ņemiet kredītus tur un tur, bet kā tu viņu vari saglabāt un pavairot, to mums nestāsta. Tāpēc arī mūsu privātā investora akadēmija piedāvā cilvēkiem šīs zināšanas, lai cilvēki varētu savus naudas līdzekļus netērēt un viņus pavairot. Un, protams, lai mēs varētu uzlabot šo situāciju, un mums ir arī izcinājumi personīgā izaugsme, kā jau pirms tam minēju, ka personīgā izaugsme vispār cilvēkiem ir ļoti svarīga lieta. Arī es esmu sācis strādāt ar savu personīgo izaugsmi, attīstīt sevi, virzīties uz priekšu. Protams, arī ir investīciju kursi, kur mēs iegūstam dažādas zināšanas par investēšanām. Un tāpat tās arī biznesa apmācības, kurā tu vari attīstīt sev runāšanas spējas, komunikāciju. Protams, mums arī ir veiksmes stāsti. Viens cilvēks ir Anete Martinsone no Latvijas, kura dzīvo Anglijā, Londonā. Viņai arī ir savs stāsts. Viņa strādāja ļoti labā uzņēmumā, bija ļoti labs atmaksāta alga, bet negaidot viņu atlaida no šī darba, un viņa palika bez ienākumiem. Un, kad viņa uzzināja par šo akadēmiju un ar tām visām iegūtām zināšanām, ko piedāvā akadēmija un pārējie cilvēki, kas bija mentori un motivētāji, viņai iedeva tā zināšanas, ka viņai šodien
kad viņai tas, ka viņai nav vajadzības vairāk iet meklēt algotu darbu, lai nopelnītu sev algu. Viņai ir izveidojusi sev ienākumus caur šo kompāniju. Jā, viņa izveidoja sev ienākumus, ka viņai nav vairāk jāsatraucās par naudas lietām un kā dzīvos tālāk un kāda būs nākotne. Un, protams, šie veiksmes stāsti ir katram no šiem cilvēkiem, un viņu mums ir daudz, un šie visi veiksmes stāsti nāk no 2011. Gada, kad tika atvērta akadēmija, privāto investoru akadēmija. Kas tad ir privāto investoru klubs? VIP klubs ir tas, ka tev pienākās vairāk iespējas, bonusi, un mūsu kompānija arī to pašu piedāvā. Šī klubā ir cilvēki, kas ir sapratuši vairāk kompānijas misiju, kompānijas mērķi, un uz ko kompānija iet un ko dara. Un, protams, arī esot šī VIP klubā, mums pienākās atlaides un produktiem līdz pat 75%. Tāpat tās arī ekskluzīvas atlaides visādiem produktiem, piekļuvē CryptoUnity programmas slēgtajiem klubam, kur mums ir iekšējā CryptoUnity apmaiņa un likmju veidošana. Un, protams, piedalīties slēgtajās kopsapulcēs un iegūt ekskluzīvas ziņas, ko varbūt neuzzina tie cilvēki, kas nav VIP klubā. Šeit tiek parādīts mūsu informācijas produkti. Ir pavisam kopumā 5 apmācības programmas, un sākuma cena produktiem sākās no $50 līdz pat $10. Un katrā izglītības produktā mums ir vairāk iekšā visādas apmācības. Protams, mēs varam skatīties pēc mūsu vajadzībām, bet pašā pirmajā pakā ir ļoti labās apmācības, kura tieši padziļinātāk un vairāk tiek izstāstīts arī par privātā investora 8 likumiem, kas vispār ir ļoti svarīgi, pēc kuriem ir jābalstās, ja mēs gribam veidot sev vairākus aktīvus ienākumus. Un, protams, šie visi kursi arī ir sadalīti par mēnešu maksām. Mēs arī varam $50 nemaksāt uzreiz, bet to sadalīt uz 5 mēnešiem. Un tāpat arī katru pirkumu. Un, protams, iegādājoties pie mums apmācības materiālu, mums klāt nāk bonus. Ja mēs arī gribam paši sevi izglītot un ja mēs pērkam grāmatas grāmatnīcās, tad pa lielam mums īsti nenāk līdzi, kā es arī pirms tam minēju, ka mums ir pieredzējuši biznesa cilvēki, investori, kas mums dod tās zināšanas, un tieši šeit arī mēs viņas saņemam, un tas ir arī tas lielais bonus. Mums apkārt ir cilvēki, kas vienādi domā un kas grib sasniegt lielas lietas. Un, protams, par katru pirkumu mums nāk arī bonus, un šis bonus ir CryptoUnity programma. CryptoUnity programma tas ir investīciju portfelis, ko Andrejs Havrators ar savu 20 gadu pieredzi ir izveidojis. Un, ja mēs nopērkam izglītības produktu, uzreiz mēs kļūstam par līdzīpašnieku globālajam portfelim. Un pats CryptoUnity savu darbību uzsāka 19. gada 30. martā, un katrs posms tika sadalīts dažādās fāzēs. Kā jau mēs te redzam, katrā mēnesī ir notikusi kāda aktivitāte,
tāpat arī pagājušā gada 8. maijā tika uzsākta lojalitātes programmu bonusu maksāšana, ko arī uz doto brīdi saņem katrs cilvēks. Kā mēs redzam, ir daudz posmu mums ir bijuši. Un, protams, 15. janvārī 2020. gadā mēs ar savu Crypto Unitu iegājām zem Ethereum blokķēdes. Protams, bet uz šo brīdi mums to pašiem savā blokķēde, kur mēs ar savu Crypto Unitu ieiesim tur. Un šī gada 1. maijā mēs pārgājām uz otrās daļas otro posmu. Kā tad Andrejs Havratovs veido šo investīciju, šo globālo portfeli? Viņš neiet uz vienu tirgus segmentu, kas arī pa lielām mums ir zināms, kas ir tā kā banku nozare vai akciju tirgus vai kriptovalūtas. Viņš iet uz vairākiem 20 tirgu segmentiem, kur katrā tirgu segmentā vēl ir apakšnozares. Viņš šo globālo portfeli taisa sabalansētu. Ja kaut kur kaut kas iet lejā, tad vienmēr kaut kas ies augšā, jo pa lielām pasaules nauda nekur īsti nepazudīs. Viņa vienkārši nonāks īstajā vietā, kur viņai jānotiek. Īstajā vietā. Jā. Un, protams, šeit arī mums ir lielie projekti. Redzam, mums ir Sushi Master. Šodien jau mums ir atvērts 39. restorāns, kas ir jau Baltkrievijā, Krievijā, Kazahstānā. Un nākamos 10 gadus grib atvērt vismaz 50,000 restorānu. Tāpat tās arī mums ir zelts, 3 zelta raktuves. Zelts arī ir uz visos gados ir bijis vienmēr labs investīciju veids cilvēkiem. Tāpat arī mums ir filmu industrija, Kitmar, un šogad arī mums top filma, kura ir filmas traileris, un uz šī gada beigās arī filma solās iziet laukā. Protams, šī filmu kompānija iet uz Āzijas tirgu, jo tur cilvēkiem nav iespējas filmu skatīties, lejuplādēt to internetā, bet šie cilvēki iet uz jebkuru filmu kinoteātros. Tāpat tās arī mums ir inovatīvā bazalta tehnoloģija, tāpat tās arī ir dārgmetāli, tie ir mākslīgo dimantu ražošana, tāpat tās arī nekustamie īpašumi, uz kuras arī tiks celtas viesnīcas. Ko tad sniedz Crypto Unit programma? Iestojoties mūsu programmā, mēs uzreiz saņemam apmācības finanšu jomā, un, protams, mēs uzreiz kļūstam par līdzīpašnieku globālajam portfelim, kā arī mēs saņemam mēneša lojalitātes programmas bonusus. Protams, šie bonusi ir atkarīgi no tā, cik katram cilvēkam ir šie Crypto Unita punkti. Iespēja saņemt profi bonusus, bet šie bonusi nav katru mēnesi. Tie ir atkarīgi no tā, cik kāda peļņa ir ienākusi šī globālajā portfelī. Un, protams, ir regulēts un caurskatāms finansējums. Tāpat tās arī Crypto Unita vienības pieaugums katru mēnesi aktīvu pieaugumu dēļ. Un tāpat tās Crypto Unita aprites iespēja globālajā tirzniecībā. Un kā jau arī es pirms tam minēju, kad mums uz šo brīdi to pašiem savām blokķēde, kad mēs ar savu blokķēdi ieejam
ar savu kripto unitu mēs ejam savā blokķēdē, protams, mēs arī uzreiz ejam iekšā globālajā tirzniecībā. Tas arī no manīm šodien būs viss. Došu vārdu nākamajam runātājam, Alēnai Pepinai. Lūdzu, Alēna. Jā, paldies, Salvi, tev. Tevi nedzirdu. Nedzirdi? Uzslēdz skaļāk. Nedzird mani? Nē. Nē? Nē, tev kaut kas ir... Tie, kas mani klausās, vai mani dzird? Dzirdi? Ir. Tā varbūt skaņa bija. Skaidrs. Tā, Salvi, tu vari beigt dalīties ar slaidu. Es ņemšu savējo tagad savā dalīšanā. Kā, ja es tagad varu beigt šērot, jā? Ok. Tā, Salvi, liels paldies tev par prezentāciju. Tie, kas saprata, kāda mums ir kompānija misijā, tie, kas saprata, kas ir akadēmija privātiem investoriem, ielieciet man plusiņos, lai es redzu, ka jūs visi esat sapratuši. Protams, ja informācija nav līdz galam nonākusi tik skaidra, protams, tas arī vienmēr prasa kādu laiciņu, lai saprastu. Jo tad, kad es iesāku darboties šī projektā, man arī diezgan laiku prasīja, lai saprastu, ko tad kompānija piedāvā un kas pats galvenais bija man, ko tad šī kompānija man dos. Tad, kad es uzsāku kompānijā tieši biznesa gaitas, es nolēmu dzīvē to, ka es vēlos kaut ko mainīt, jo pa lielam, kopš es atbraucu uz Londonu, man bija tāda kā dzīves rutīna iestājusies, un es vēlējos uzsākt kaut ko jaunu. Īpaši tad, kad man piedzima meitiņa, tad man bija vairāk laika tika veltīts tieši darbam un meitiņas pieskatīšanai. Nekad man citam neatlika laiks. Un ko man tieši biznesa šodien iedeva kompānija? Man iedeva vairāk laiku gan manai meitai, gan pašai sev. Un tāpēc arī, kad es dzīvoju prom no Latvijas, es varēju brīvāk braukāt uz Latviju. Tā kā Salvis minēja, kad viņš stāstīja Robert Kiyosaki kvadrantu, cilvēki, kuri nodarbojās tieši ir kā darbinieki, viņiem vienmēr nepārtraukti ir jābūt darbā. Un es arī atceros paties, kad es biju kādreiz friziere vai strādāju tieši hoteļu industrijā, man nepārtraukti bija jāstrādā, man nebija tas brīvais laiks. Un tieši to biznesu, ko es esmu izvēlusies, ko es jums stāstīšu, man iedeva vairāk šo brīvo laiku. Protams, arī uz šo brīdī, kad, diemžēl, arī ļoti daudz darba vietas, no ļoti daudzām darba vietām tiek atlaisti darbinieki. Un, ja jūs paskatieties tiešām internetā, kas notiek, tas ir neprāts. Ļoti daudz cilvēki zaudē darbu. Un tad, kad mēs ejam internetā, sociālajos mēdījos, mēs redzam to, ka ļoti un nepārtraukti cilvēki meklē tieši darbu internetā. Un tas ir to arī, ko es esmu uzsākusi darīt. Es varu strādāt no mājām. Man nav limits, cik es varu nopelnīt, protams, cik es daudz atdošu tad savu enerģiju šī biznesā. Otrs ir, ko es sniegusi no šīs kompānijas, ir sniegusi vairāk zināšanas, vairāk pieredzi un kas vēl pats vislielākais, būtīgākais ir, es varu atstāt kaut ko aiz sevīm, jo to, ko es pieņemšu šodien daru, es varu atstāt aiz savas, aiz nākamām dzimtām, savai meitai, savai ģimenei, un es daru tas, kas man patīk šodien, jo bieži vien ir tā, ka cilvēki šodien strādā, viņi iet uz darbu tikai tāpēc, ka viņiem ir tomēr ir jānopelna tā nauda. Šeit cilvēki var darīt tas, kas viņiem patīk. Kompānijā arī esmu izaugusi
Diezgan daudz, un, protams, man ir vēl lielāki sapņi, bet tā ir visu jūsu pašu izvēlē, ko jūs vēlaties, kā jūs gribiet. Bet, ja jūs tomēr vēlaties iesaistīties un ņemt tos pirmos soļus kompānijā, tas ir visu jūsu izvēlē, un kā jūs redzējāt, kompānija dod ļoti lielas priekšrocības. Tātad, ja tu pirmo reizi dzirdi šo prezentāciju vai otro reizi, un tu tiešām vēlies iesaistīties mūsu kompānijā, tad kas tev ir jādara soli pa solītim? Tātad tev jāaiziet pie tā cilvēka, kurš tevi atsūtīja šo webināru vai uz ierakstu. Mums arī šis ieraksts ir pieejams YouTube vai Facebookā, kur mēs katru nedēļu vadam prezentācijas. Un tātad tu pajautā tam cilvēkam reģistrācijas linku, jo visi iet caur reģistrāciju. Tu reģistrējies Akadēmija privātajā investora akadēmijā. Sauls arī stāstīja par VIP kluba biedru. Tātad VIP kluba biedrs piedāvā vairāk iespējas, vairāk informāciju, vairāk nopelnīt, vairāk pieeja pie kompānijas. Tātad dažādas informācijām un, protams, vairāk arī nopelnīt. VIP kluba biedru cenas, to mēs arī varam atsevišķi izrunāt. Izvēloties arī, protams, savus apmācības programmas paketes, ko kompānija piedāvā. Salvis jau izstāstīja jums, kādas tās paketes ir. Tā ir viena no mūsu kompānijas pirmām sastāvdaļām, to, kad mēs vēlamies tātad apmācīt cilvēkus tieši finansiāli nozarē, jo, kā arī Salvis minēja, diemžēl šodien, ja mēs skatāmies uz visas pasaules kartes, diemžēl finansiālās apmācības nav tik ļoti iedotas tātad mūsu līdzcilvēkiem. Un tas ir tas, ko mēs šodien darām. Tā ir viena no mūsu misijām. Un, protams, arī izveidojot savu 90 dienas darbības plānu, jo, protams, tev ir jāizlem, ko tu vēlies darīt, kādu informāciju tu vēlies iegūst, vai tu vēlies uzsākt biznesu. Un tieši tad arī es parunāšu par kompānijas nākamajiem soļiem, ko arī tu varētu izvēlēties, iedot sev kādus brīvākus soļus, vairāk kaut ko iemācīties. Un tad, kad tu sāksi mācīties mūsu kompānijā, izies visus akadēmijas privātu investoru kursus, tev pat ir iespēja šodien nopelnīt. Kamēr tu mācies, tu vari nopelnīt caur mūsu biznesu. Un kompānija ir izveidojusi, un mēs pa lielam esam tie pionieri, kur izveidoja daudzlīmeņa pūļu investēšanu, kas jau notika 2014. gadā. Tad mēs savienojām vienus no lielākiem biznesiem vispār, kas pasaulē ir izveidots. Viens ir daudzlīmeņu bizness. Ļoti daudz saskata līdzības, un es pat arī jums pateikšu droši, līdzības ir ļoti ar tādu biznesa modeli, ko šodien aktīvi un diezgan veiksmīgi jau darbojas 70 gadus, kas ir tieši tīkla mārketinga biznesa. Mums, protams, ir atsevišķi webināri, kur mēs to izstāstam, bet tad caur šo biznesa modeli mēs esam izveidojuši vienu tādu kā elementu tieši no pelnīšanas puses. Bet, ja mēs paskatāmies pēc tradicionālām vai netradicionāliem biznesiem, vienmēr, jebkurā biznesā cilvēki iesaistās un vēlas nopelnīt arī kaut kādus procentus. Nu, lūk, tad tu vari šeit izveidot daudzlīmeņa biznesu sev, kur tev ir arī iespēja mācīties. Tu vari veikt šo biznesu no mājām. Pat neizejot no mājām, protams, cik tālu tu gribi. Īpaši arī tad, kad es atrodos šodien Londonā vai arī citās valstīs cilvēku, vai tu esi Latvijā, tu vari veikt biznesu mājās un veidot pats savu to darba laiku. Protams, veidot savu darba laiku, tu pats esi darbinieks, tu vari izmantot internetu. Un tieši, ja mēs šodien skatāmies, kā cilvēki izmanto internetu, cilvēki nepārtraukti veido kontaktus ar jauniem cilvēkiem. Es pat nesen skatījos vienu motivējošu video, to, ka ja tu vēlies mainīt kaut ko savā dzīvē, ja tu vēlies izaugt, tev diemžēl vai labā nozīmē, ir tev jāmaina tā vide, tev jāmaina ar draugu vide.
Jo, ja tu gribi mainīties un ja tu gribi būt veiksmīgs dzīvē, tev ir jābūt kopā ar tiem veiksmīgiem cilvēkiem, vai kuriem ir tāds pats ceļš. Un to es arī pat izvēlējos 3-4 gadus atpakaļ, kad es uznācu biznesu. Man bija tomēr jāpārdomā, ar kādiem cilvēkiem es vēlos kontaktēties un kādiem nē, jo es vēlējos izaugt. Protams, arī iespēja nopelnīt neierobežotus atalgojumus mūsu kompānijā arī. Mēs piedāvājam dažādus atalgojumus gan no biznesa, gan no lojaltātes bonusiem, gan no profī bonusiem, gan VIP kā kluba biedrs. Ir šie visi neierobežotie ieņēmumi. Parasti, kad cilvēki strādā to vienu darbu vai ir pašnodarbināties, tomēr viņiem ir tie limiti. Šeit jūs varat atrast neierobežotus ieņēmumus. Un, protams, arī izveidot starptautisku biznesu. Es pati personīgi šo gadu laikā esmu izveidojusi biznesu un kontaktējos ar cilvēkiem no dažādiem kontinentiem un dažni dažādām valstīm. Tikai tāpēc, ka es izmantoju 21. gadsimta tās priekšrocības, izmantojot internetu. Un, protams, arī ātru sapņu realizācija. Un tas arī, protams, ir atkarīgs viss no tevīm, cik pats tu daudz sapņo, cik pats tu vēlies kaut ko izmainīt savā dzīvē. Un to, ko mēs arī mācam, ko es pati esmu iemācījusies, nekad nesamierinies tas, kas tev ir šodien. Protams, esi pateicīgs, kas tev ir šodien, bet nekad nesamierinies to. Vienmēr tiecies pēc kaut kā augstāka. Un, protams, arī iespēja nopelnīt $1 miljonu no 12 līdz 60 mēnešu laikā. Tas ir iespējams, ja tiešām darbs tiek ielikts šī kompānijā. Un, protams, arī otra puse, ko mēs šodien darām cilvēkiem, ir iespēja iesaistīties un vairāk apmācīt sevi tieši no investīcijas puses. Es vienmēr saku dažādās prezentācijās cilvēki biznesos vai kompānijās māca cilvēkiem, kā vairāk piesaistīt klientus, māca cilvēkiem, kā vairāk nopelnīt naudu. Bet, diemžēl, mums nav tiks mācīts, kā to naudu noturēt, kā to naudu pavērot. Un tas ir tas, ko mēs šodien darām. Arī, kā Salvis teica, šodien Crypto Unitas programmā, kas mums ir apakšā, dod cilvēkiem iespēju kļūt par šiem projektiem, kas ir izveidoti zem Crypto Unitas programmas, līdziepašniekiem. Tu atrodies šodien Latvijā, vai tu atrodies Norvēģijā, vai jebkurā valstī, tu esi šīs Crypto Unitas programmas līdziepašnieks, kur mums Salvis minēja, jau ir bazalta tehnoloģija. Salvis nepieminēja, bet mums arī ir, pieņemsim, nopirktas zemes, kur tiks būvēti hoteļi un sushi restorāni. Tad tas portfelīts veidojas ar vien lielāks un lielāks. Un, protams, iespēja vairāk būt starp cilvēkiem, kuri jau veido šos savus personīgos portfeļus un konektēties ar tiem cilvēkiem. Mēs vienmēr padalāmies viens ar otru, kas esam tajā grupā, un iedodam dažādas, varbūt citas iespējas, kur varētu piedalīties kaut kādās pirmsakcijās vai dažādos projektos. Un mēs arī paši personīgi veidojam tātad šos savus portfelīšus. Mēs nepaļaujamies tikai uz vienu. Un, protams, šis biznes ir diezgan prestižs. Mēs ticam, mēs redzam, kur mūsu kompānija iet, un mēs zinām to, ka mēs būsim tie pirmie pionieri, kas izveidoja kaut ko neiespējamu, ka mēs esam sasnieguši diezgan lielus sasniegumus. Un, ja jūs paskatāties mūsu kompānijas vēsturē, mums ir ļoti daudz dažādu video, ko mēs esam darījuši. Pagājušajā gadā mums bija svinības Indijā, New Delhi, kur bija mums vairāk kā 15,000 cilvēku apmeklēja. Kaut kas neiedomājams. Šogad mums būs Krievijā, cerams, ka visas zonas būs atvērtas. Un mums ir vairāk kā 750,000 partneri aktīvi visā pasaulē. Cilvēki nepārtraukti vada prezentācijas, cilvēki nepārtraukti savstarpēji vada apmācības dažādas. Un, protams, tas ir globāls biznes, un caur šo biznesu cilvēkiem ir iespēja kļūt par līdziepašniekiem. Protams, arī mums ir savi veiksmes stāstī cilvēki, kuri ir iesaistījušies mūsu kompānijā
Un, jā, es jums noteikti izlasīšu, jo man būtu grūti atcerēties katra cilvēka to veiksmes stāstu tā punkts pa punktiņiem. Pati personīgi, protams, es šos cilvēkus pazīstu, un stāsti ir tiešām brīnišķīgi. Un es jums izstāstīšu par Harinu Arunu. Harins atrodas šobrīd Austrālijā, bet viņš ir dzimis Malaizijā. Un Harins ir diezgan ļoti izgājis ļoti daudz dažādas augstskolas un pat ieguvis pilota licenci 17 gadu vecumā. Tad viņš visu laiku attīstīs sev augstskolās, dažādās skolās, ar dažādiem intelektuāliem biznesiem. Un jā, neskatoties uz daudziem piedāvājumiem, galvenajā lomā valdības departaments, kas tad viņš ir ieņēmis dažādus speciālus amatus. Viņam ir ļoti brīnišķīgs arī tēvs, diemžēl viņš pagājuši gadu aizgāja, bet arī viņa tēvs ļoti daudz bija iesaistījies dažādos investīciju biznesā. Un kopš Harins iesaistījās mūsu kompānija 2017. gadā un sāka iegūt mūsu kompānijas akadēmijas privātu investoru pakas, viņš redzēja, cik šī kompānija ir liela un kādas iespējas mēs dodam. Un nepilnu 3 gadu laikā, kopš viņš mūsu kompānija, viņš ir sasniedzis diezgan augstumus kompānijā. Šodien viņš arī atbild par kompānijas, viens no par kompānijas kriptovalūtu portfeļa augšanu. Un viņš arī ir starptautisks runātājs, vada dažādus trēningus. Un tas ir tikai viens tas veiksmes stāsts. Mums ir Vendija, kas ir arī ļoti brīnišķīgs stāsts, kā viņa uzsāka. Tāpēc visas iespējas ir mums cilvēkiem kompānijā izaugt un nekad sevi nelimitēt. Un tātad vēlreiz, kādas ir kompānijas priekšrocības, tātad tev ir visas iespējas, visas zināšanas, kur iegūsti tātad caur mūsu kompāniju, tev ir iespēja viņas arī pielietot. Tev ir iespēja pielietot un mācīties vairāk par biznesa attīstību, par investīcijas attīstību, kas arī ļoti lielu lomu šodien spēlē jebkuram cilvēkam, kas vēlas izaugt gan finansiāli, gan arī emocionāli vienalga. Personiskā izaugsme arī ir ļoti būtiska un apziņas pārveidošana. Lasīt grāmatas, skatīties dažādus motivējošos video. Jo viens ir mācīties par naudas veidošanu, mācīties, kā veidot biznesu, bet es uzskatu, ka pirmais vispār ir jāsāk ar personīgo izaugsmu. Tev vispār jāsaprot, kāds tev ir tas tavas dzīves sauciens. Ticēt sev. Un arī, protams, neierobežoti ienākumi kompānijā. Starptautiski biznes, neizjot no mājām un strādāt tad, kad tu gribi, galvenais, ka darbs ir izdarīts un galvenais, ka tu esi apmierināts un priecīgs. Un, protams, arī kļūt finansiāli neatkarīgam un finansiāli brīvam, kā jau es minēju pirms tam. Tad, kad tu sāksi mācīties mūsu kompānijā, akadēmijā privātajos investoros, tu sapratīsi to, cik tomēr ir būtiski veidot arī savus šos investīciju portfeļus. Un, protams, arī kļūt par valdības padomes locekli un biznesa treneri. Un iespēja atstāt aiz sevī mantojumu. Tas ir kaut kas neiedomājams, jo tad, kad es joprojām eju kompānijas vieniem no brīnišķīgiem kursiem, un mums bija jāveic dzimtes koks, mums bija jāveic uz papīra dzimtes koks. Un, protams, man bija jāizmeklē manas vecmāmiņas un vectectētiņi, un, protams, mums arī bija jāveido tā kā nākotnes dzimtes koks. Un tad, kad es to nākotnes dzimtes koku veicu, tas bija diezgan ļoti tāds emocionāls process, jo es sapratu to, ko es šodien daru, mani mazbērni mani atcerēsies. Jo to, ko jūs redzējāt, ko Salvis stāstīja, tas ir kaut kas, vārdiem neizstāstāms, ko mēs darām, ko mēs caur šo jauno pasaules ekonomisko evolūciju vēlamies panākt. Tāpēc šeit tu vari atstāt kaut ko aiz sevīm.
Jo pa lielam, tad, kad es arī biju friziera profesionālā, es uz to brīdi tikai pelnīju naudu. Es neko aiz savas meitas nevarētu atstāt. Šeit es varu kaut ko aiz sevīm atstāt. Un tad vēlreiz, kā tu vari kļūt par šīs kompānijas projekta biedru, reģistrējies un tev ir iespēja iziet kompānijas apmācības, kļūt par VIP kluba biedru, uzsākt biznesu, ja ir tāda vēlme un lielāka izaugsme vēlēs sasniegt. Un, protams, arī kompānijās saņem bonusus. Šobrīd arī šī mēnesī kompānija ir iedevusi vienkārši brīnišķīgu dāvanu visiem mūsu jauniem partneriem, kas iesaistās mūsu kompānijā. Par katru jaunu reģistrāciju, ko jauns cilvēks veids, tu viņam vari caur kompāniju uzdāvināt tātad šos 350 kripto unitus punktus, kas uz nākotnes skatu būs ļoti, ļoti vērtīgi. Un, protams, kā arī mēs to darām jau kā katru otrdienu un trešdienu, mums ir prezentācijas, kur mēs atkal un atkal izstāstam par kompānijas, tātad to virspusējo daļu, un, protams, arī iedodam šīs apmācības tieši par finansēm un arī par biznesa priekšrocībām. Man ir iedots brīnišķīgs slaids. Es vēlētos jums izstāstīt jums to lielo misiju. Tātad jūs redzējāt to, kad kompānijā Andrejs Savratovs ir izveidojis jau 2011. gadā tātad akadēmiju privātiem investoriem. Kā koncepts, un es pasaules jauno ekonomisko evolūciju vispār saucu kā tehnoloģiju. Ja, es saucu kā tehnoloģiju, un Andrejs Savratovs jau pie šīs jaunās pasaules ekonomiskās evolūcijas jau bija plānojis jau daudz gadus atpakaļ. Bet kā jebkura tehnoloģija nevar attīstīties uzreiz. Tajā brīdī šī tehnoloģija varbūt nebija tik ļoti nepieciešama. Un tagad ir pienācis tas īsāks laiks, kad Andrejs Savratovs var attīstīt šo jauno pasaules ekonomisko evolūciju ar programmu tas, kas mums ir šodien. Un kā jau jūs sapratāt, lai izveidotu jauno pasaules ekonomisko evolūciju, pirmais mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri ir progresīvi. Cilvēki, kuri saprot, kā rīkoties ar finansēm. Cilvēki, kuri saprot, ka vienmēr ir jāgrib vairāk. Un tāpēc Andrejs Savratovs veido šo globālo investīciju portfeli ar savām zināšanām, ko viņš ir iegūs jau vairāk kā 20 gadus un dod dāvanā mums. Iedomājieties, Warren Buffett vai visi plaši pazīstamie lielie investori dot mums tādu iespēju. Nav tādas iespējas. Andrejs Savratovs dāsni vēlas mums iedot, jo viņš saprot, uz kuru pusi pasaule iet, ja mēs paši kaut ko nedarīsim. Un iedomājieties to, ka jums piederē visu to, ko jūs lietot, visu to, ko jūs pērkat, tās kompānijas jums arī pieder. Jo, kā jau arī Saulis jau minēja, piemēram, mums tie sushi māstrī, hoteļi būs. Tad tu nevis tikai maksāsi vai kāds cits maksās par šiem servisiem, bet tu kā līdziepašnieks arī saņemsi tātad šos finansiālos rezultātus. Un tad, kad būs šī globālā bagātības sadale, tev nebūs jādomā par naudu, par līdzekļiem, kā es varu aizbraukt brīvdienās, kā es varu samaksāt par skolu, kā es varu iedot savai ģimenei pārēst vai, nopirkt labāku mašīnu. Tev būs tā drošība un aizsardzība, jo kāpēc šodien cilvēki ir satraukti, kāpēc cilvēki citreiz ir rīdzīgi? Kāpēc citreiz cilvēki nedomā par tiem lieliem sapņiem, tāpēc, ka viņiem ir jādomā, ko viņi maksās nākamajā mēnesī. Tad tu būsi tajā drošības un aizsardzības tajā burbulī. Un automātiski, tad, kad tu jutīsies šī vidē, tu spēsi palīdzēt citiem, jo nekas brīnišķīgāks nevar būt, ka tu vari palīdzēt citiem. Un tas ir, ko šodien lielie līderi dara mūsu kompānijā. Tas ir to, ko Andrejs Savratovs dara. Viņi nedara to, tāpēc, ka viņiem ir vajadzīga nauda, jo mēs pa lielam jau paši veidojam arī savus portfeļus. Vai Andrejs Savratovs, viņš jau pats ir multimiljonārs. Viņš to nedara tāpēc, ka nauda, viņš to dara tāpēc, ka viņš vēlas palīdzēt citiem. Un tas ir tas arī, ko tu varēsi darīt.
Un, protams, tu jutīsies vairāk labklājībā un laimē, un mēs arī ļoti atbalstam tieši mieru pasaulē, un būs labāka pasaule. Mēs paši varam to izveidot. Un, protams, tu sāksi tā kā izveidot pats savus sapņus, sāksi domāt par lielākām lietām. Esmu runājis jau arī ļoti tuviem draugiem šodien, tad, kad es viņus iesaistīju šī projektā, viņi pat nesapņoja. Man pat draudzene Karīna, ja tu mani klausies, tad, kad es viņai uzdevu jautājumu, kādi ir tavi sapņi, viņai bija man kauns atbildēt, jo viņi par tādām lietām nav domājusi. Mēs jau ļaujam tev sākt sapņot, un caur to pirmo punktu tu vari sākt visus realizēt, jo jebkas ir iespējams, ja tu kaut ko dari. Un kā jau es minēju, lai tomēr mēs attīstīt to jauno pasaules ekonomisko evolūciju, tad izglītība ir nepieciešama. Jums ir jāsaprot, kā nauda šodien pasaulē strādā. Cilvēki šodien smagi strādā no 9 līdz 6 vakarā, strādā dubultās mājas. Cilvēkiem ir tikai 2 nedēļas, gandrīz mēnesis brīvdienas gadā, lai tu vari kaut kur aizbraukt. Tu esi gatavs 40 gadus strādāt, atdot savu laiku, bet tu nezini, kā vairāk nopelnīt. Tev tas nav iedots. Un tāpēc man arī ļoti patīk par tādu tēmu runāt un atvērt cilvēkiem un parādīt, ka ir arī citas iespējas. Vienkārši tas nav runāts, to neviens mums nav teicis. Un, protams, kas ir tam visizdevīgākais? Protams, valdībai, jo tad viņi var, mēs paļaujamies uz valdību, bet šeit mēs dodam, tu vari paļauties uz sevi. Tev tikai tās zināšanas ir vajadzīgas. Un tad, kad kompānija ar mēs, un jaunumus jūs neziniet, bet mums arī blockchain tehnoloģija pavisam drīz izies, mūsu kriptovalūtas izies uz blockchain tehnoloģijas, kas arī dos ļoti liels rezultāts. Man vienmēr ir jautājums, ko cilvēki darīs ar to naudu, ja viņi nav gatavi. Tāpēc izglītība ir diezgan būtiska. Līdziepašnieks, tātad Kriptonet programma dod iespēju tev kļūt par līdziepašnieku šī programmai un, protams, veidot biznesu. Un biznes, kā arī līdziepašnieks un kā arī izglītība, visi šie 3 novirzieni ir ļoti būtiski mūsu kompānijā. Jo, lai mēs izveidot šo programmu, mums ir vajadzīgi vismaz 10 miljoni cilvēki mūsu kompānijā. Un, protams, arī vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu prezidentu kancilu, kas šodien mums ir 10 cilvēki no dažādām valstīm. Kā jūs šeit redzēt, mums ir no Krievijas, kas pats ir, protams, mūsu kompānijas dibinātājs Andrejs Savratovs, Mila Serģikovā, Petru Jalba no Moldavas. Viņš šodien strādā gan ar Itāļu, gan ar Rumānijas un Krievijas publiku. Arī ir izaudzis ļoti lieli tajā laikā, kad viņš uzsāka darbu Anglijā. 2017. gadā viņš bija elektriķis. Un arī viņam apnika strādāt katru rītu, iet uz darbu, nopelnīt tikai, lai samaksātu par dzīvokli. Viņš arī vēlējās kaut ko mainīt. Un šodien Petru tiešām ir izaudzis ļoti lieli, pirms tam ļoti daudz braukāja, strādā ar lielām struktūrām un arī, protams, nodrošinājis savu nākotni finansiāli. Dragos arī no Itālijas jau ir izveidojis ļoti lielu biznesu mūsu kompānijā ar savu brīnišķīgo ģimeni. Andrew Hawks no Austrālijas, nesen kā man bija ar Andrew saruna, šis viņam ir pirmais biznes, kur viņš tik ilgi ir iesaistījies, un arī viņš diezgan lielu lomu spēlē mūsu kompānijā. Viņš arī pats ir uzrakstījis pāris gadus atpakaļ grāmatu par pasīvo ienākumu veidošanu. Ļoti zinošs cilvēks. Protams, arī mūsu pašu latvietis Armands Mūrnieks, kurš šo biznesu iznesa vairāk ārā tieši angliski runājošiem, un arī Armandam ir brīnišķīgs stāsts. Ar 20 poundiem kabatā ar sabojātu muguru ir izveidojis lielu biznesu mums kompānijā, plus vēl izveidojis savu pašu personīgo globālo
portfeli. Džamīlija arī no Kazahstānas, Harvinders, doktora Lidija un kam arī ir ļoti brīnišķīgs cilvēks. Viņa tieši šobrīd strādā vairāk ar Vietnamas cilvēkiem. Viņai mērķis līdz šī gada beigām ir vismaz 1 miljonu tieši vietnamiešu cilvēkus piesaistīt šī projektā. Arī mēs zinām, ka Vietnamā cilvēkiem ne tik labi iet finansiāli, un viņa vēlas visiem cilvēkiem iedot šo iespēju. Tāda tā kā mums... Un tātad jautājums ir, protams, tev. Iespēja ir, informācija ir. Vienkārši ir jautājums tev, kāds ir tevs lēmums, vai tev šī prezentācija, vai tev šī ideja aizrāva, ko tu vēlies darīt. Tad, kad es veicu savu izvēli, es sapratu to, ka man ir jāmaina kaut kas dzīvē. Un es sapratu, ja es darīšu to pašu, visu, ko es esmu darījusi pagājušo gadu, 5 gadus atpakaļ, 10 gadus atpakaļ, nekas nemainīsies. Es arī braukāju no vienas valsts uz otru valsti. Es domāju, es nopelnīšu vairāk. Bet es sapratu to, ka ne jau man ir vietas jāmaina, bet man ir jāmaina domāšanas veids. Man ir jāmaina vide, ar kādiem cilvēkiem es runāju. Un kā jau es minēju šeit kompānija, tas tev ir iespējams. Un, protams, šeit tad tu varēsi sākt iegūt jau tos pamatus tieši par finansiālo izglītību, kas vispār ir investīcijas. Cilvēki vispār baidās no tā vārda. Kā iegūt dažādus papildus ienākumus, kā jau es minēju, komunicēt ar cilvēkiem, kuri ir pozitīvi domājoši. Un iespēja arī izveidot globālo biznesu un, protams, atstāt saviem jautājumu, mantojumu. Šodien mana prezentācija un Saļu prezentācija ir veiksmīgi beigusies. Ja jums kādi jautājumi ir, protams, griežieties pie manīm. Jūs varat mani atrast Facebookā ar vārdu Alena Pepina. Arī Salvis jums varēs iedot atbildes, jums tošām ir kaut kas nepieciešams. Tāpēc, lai jums visiem ir jauks vakars, bet, diemžēl, šodien, mums nebūs biznesa apmācības, jo tūlītās pēc stundas mums būs arī blockchainu apmācības, tāpēc šodien mēs atceļam tieši biznesa. Bet tiksimies nākamajā nedēļā, otrdien, ielūdziet jaunus viesus, dalamies to, ko mēs šodien darām, jo informācija tomēr ir atslēga uz panākumiem. Un atgādinājums arī šo sestdien mums ir aizvērtais webinārs, kur Andrejs Savrātovs ar finansiālo departamentu un prezidentu departamentu dalīsies ar vairāk slēgtāku informāciju, kas tad notiek mūsu kompānijā. Liels paldies, ka jūs visi mani klausījāties, liels paldies Salvīm un lai jums visiem ir jauns vakars. Atā!